Ko tu tur velc, Andžej? Tā ir kuķē. Nu gan liels eksemplārs. Čau, laipni lūdzam Libralures zīmola kanālā. Šodien aicinu jūs iepazīties ar neparastu metodi Trout Area, bet šodienas video man palīdzēs kāds iesācējs makšķernieks. Droši nāc šurp. Nāc, nebaidies. Labs reakcijas ātrums vēl, varam taisīt making-off. Un šodien ar mani ir Andrzej, kurš jau noķēra statīvu ar telefonu. Jā, ceram, ka šī nebūs vienīgā zivs, ko šodien noķersim. Mais. Sāksim. Man ir Goliāts, tāpēc tukšā nepaliksim. Bet tieši tā, kas vispār ir Trout Area. Tas galvenokārt ir foreļu makšķerēšana dīķos. Visbiežāk sastopam varavīksnes foreles, strauta foreles, bet arī dažādas to šķirnes. Mēs makšķerējam ar spinningu vai mušiņu makšķeri. Nāc paskatīties, kā tas izskatās. Un Andžejam jau ir pirmā zivs. Un ir uz āķa. Es taču teicu, ka uz Goliātu. Šī metode kļūst arvien populārāka Polijā, tiek izveidot arvien vairāk makšķerēšanas dīķu, kuros varam makšķerēt tieši šādā veidā. Tā ir ideāla vieta sacensību rīkošanai, kā to varējāt redzēt Libralures cupu piemēra, bet galvenokārt lieliski pavadītam laikam. Īpaši tajos brīžos, kad, piemēram, mūsu upes vēl nav atvērtas, zivis nav aktīvas, vienmēr varam brīvajā laikā aizbraukt uz šādu makšķerēšanas vietu un forši pavadīt laiku. Tur ir ņemšana. Ir uz āķa atkal laba zivs. Ir uztveramajā tīkliņā. Pak, un es gandrīz aizmirsu. Strauta foreles taču nemīt katrā valsts daļā. Šādas makšķerēšanas vietas ir tieši iespēja sastapt šādas zivis, redzēt, kā tās cīnās. Protams, kāds teiks, ka tas nav tas pats, kas upē. Un šeit es pilnībā piekrītu. Šeit nav nekādu šaubu par to, bet tieši tā ir iespēja pamēģināt un galvenokārt redzēt šīs zivis dzīvē darbībā. Sākumā es sākšu makšķerēt ar Fatī Worm Tournament 55 mm makšķerēšanas mānekli ar siera aromātu. Uzmontēts uz mazas volframa galviņas ar bezāķa āķi. Ir uzšķērusies. Vai ir? Atgriežas ūdenī. Joprojām izmantoju to pašu ēsmas gabalu, vēl nemaina. Tiesa, tā jau ir noķērusi divas zivis, bet tā joprojām ir pilnīgi piemērota makšķerēšanai. Un tagad galvenais, es metu šādu komplektu. Ļauju tam nedaudz nogrimt. Atkarībā no tā, kā zivis ir nostājušās, to sākumā ir jāizjūt, jo tas nemaz nav tik vienkārši, kā varētu šķist. Labi, katrs jau kaut ko noķer, bet visa māksla makšķerēt šāda veida dīķos ir tā, lai regulāri visu laiku noķertu pēc iespējas vairāk zivju. Bija pauze no kopēm, un tagad es uzliku 3 iska-5 kāpuru krāsā 005. Volframa bumbiņa 4x0, diezgan smaga, bet man tieši tā patīk makšķerēt. Ļauju nedaudz nogrimt, un kāpuru vadu tieši tāpat kā Fatī, tikai vairāk uzrauju uz augšu. Nolaižam auklu. Maigi spēlēju ar makšķeri. Bet uzmetās bez kopes. Vēl viens mēģinājums. Ja nekas, tad atkal mainām mānekli. Redzēju tikai, ka viegli ievelk auklu, un tas ir labs brīdis, lai tādu zivi piecirstu. Un ir zivs uz āķa. Lai gan šīs zivis pelta pie pašas virsmas, tās nemaz nav tik viegli noķert. Un ir uz āķa. Nav ko slēpt, Libruma esmas patiešām labi darbojas šāda veida apstākļos.
Ne tikai kalnu upēs, ne tikai parastajos dīķos un upēs, bet tieši šāda veida speciālajās makšķerēšanas vietās. Un, ja nezināt, kādas ēsmas izvēlēties, mūsu šīs sezonas piedāvājumā atradīsiet šādas blind bag komplektus, kuros ir veseli 10 burciņi. Papildus tam mūsu jaunākais katalogs, kas pieejams gan drukātā veidā, gan arī mājaslapā www.libralures.com. Un, kas svarīgi, šādā blind bag komplektā papildus ēsmai un tam, ka tas jums ir arī izdevīgāk finansiāli, atradīsiet arī mūsu suvenīrus, piemēram, aproces un uzlīmes. Andžej, pastāsti mums kaut ko par foreļu apgabalu. Ļoti forša disciplīna, gan kā sacensības, gan arī kā tāda atpūtas makšķerēšana. Kā atpūtas makšķerēšana, tā ir lieliska iespēja atpūsties laikā, kad upēs ir augsts ūdens līmenis. Mūsu makšķerēšanas vietām ir aizsardzības periodi attiecībā uz zivīm. Šeit, šādā dīķī, kur ir ielaists diezgan daudz zivju, var kārtīgi izmakšķerēties, taču tas nemaz nav tik vienkārši, kā daudz domā, ka atbrauks un uzreiz daudz noķers. Zivis ir. Nemaz tā nav, vai ne? Jā, zivis ir piesardzīgas. Tās jau pazīst dažādus mūsu trikus un pavada ēsmu. Tās var tikai piesist vai arī tā, ka uzreiz nokrīt nost. Ir atšķirības starp kādu, kurš atbrauc pirmo reizi un nezvejo, un kādu, kuram jau ir nedaudz pieredzes. Zina, kā vadīt, kur un kādu esmu izmantot, kādā dziļumā to vilkt, kādā tempā. Tas viss rezultēs daudzos lomu vilkšanas brīžos un patīkamā izklaidē. Daži vārdi par aprīkojumu, ko izmantoja. Tā ir diezgan smalka makšķere ar izmetiena svaru līdz 3 gramiem. Spola izmērs 2000 aukla 0,12. Šo auklu pielāgojam zivīm, kuras sagaidām konkrētajā makšķerēšanas vietā, lai tā nebūtu pārāk bieza, jo, ja izmantojam pārāk biezas auklas, ļoti viegli varam izgāzties. Zivis vienkārši sajūt, ka kaut kas tiek pasniegts tām pārāk nedabīgi. Un kā tieši Andrzejs teica, šīs zivis nemaz nav tik viegli noķert. Visbiežāk komplekts ir pabeigts ar volframa galviņu. Āķim, protams, jābūt bez atskabargām, jo šeit drīkst izmantot tikai tādus, kā arī mānekļus. Visbiežāk izmantoju Libralures zīmola mānekļus. Tūlīt jums parādīšu, kur ko un kādus. Un te jūs varat ieskatīties manā kastītē, ko ņemu līdzi tieši uz šādām makšķerēšanas vietām. Nekā sarežģīta. Te man ir dažas volframa galviņas, dažādi āķi, dažādi garumi, dažādi svari. Šoreiz ir arī nedaudz vairāk, ir arī tādi krāsaini. Un, protams, mānekļi. Pamatā 30. izmēra kāpurs, jaunais Largo Kasla modelis, nedaudz ornamentu sērijas, kāpurs arī nedaudz lielākā izmērā. Šī krāsa īpaši labi strādā šāda veida ūdeņos. Parasti izmantojam vai nu baltu, tādu kā siera krāsas vai rozā. Un te man burciņā ir sabērts tāds fleks un dinkvorm maisījums. Šie garie tārpi darbojas ļoti labi, un vieglo tārpu noteikti ir vērts izmēģināt. Man šķiet, ka man vēl nav līdz dzeguzes, arī tā darbojas ļoti labi, bet diemžēl tā man ir beigusies. Un vēl viens jaunums, tieši Turbo Worm Mini. Jau kādu brīdi neesmu noķēris zivi, tāpēc uzliksim šeit Dankworm 70 ar siera aromātu, krāsa 008. Taktika līdzīga, tikai tagad ļausim mazliet īsāku grimšanu. Klusums. Kāpēc viņas tik dzīves? Viņām ir nedaudz enerģijas. Amatieris pirmo reizi noķer lielu zivi. Tu notriec un piebrauc klāt. Un tā tu tā kā piepumpē. Pirmo reizi makšķerē, vai ne? Jā. Nokas tev līdz. Vai mēs to darām? Ko viņš apēda, kad tik nikni? Negriez, tikai piepumpē. Lai viņš staigā un tagad jau pievelc. Jā. Jā, un ir. Turiet. Noliec to stienu lejā.
makšķeres noliec sev blakus. Kur man to likt? Tā, lai tu neuzkāptu uz 2000. Nu, klausieties, ceru, ka jums patika šis video. Ja jums ir kādi jautājumi vai kaut kas vēl nav pateikts, noteikti atstājiet komentāru, uz kuru mēs noteikti atbildēsim. Šis video ir arī sava veida nākamo projektu priekšvēstnesis, kas parādīsies šajā kanālā, tāpēc, ja varat, atstājiet abonementu, ielieciet patīkumu komentāru. Tāpat aicinu jūs apmeklēt mūsu Facebook, Instagram, TikTok, X kontu, kā arī mājaslapu www.libralures.com. Tur atradīsiet mūsu aktuālo katalogu un visu mūsu mānekļu aprakstītos aprīkojumus. Uz tikšanos nākamajā video materiālā.